45, 45, feeling like a Mordecai. I ain't regular, feel like Jordan wearing 45. Traumatized, victimized, seen some of my die. Knock you off a base with a bat when them niggas slide. Homicide, genocide, televised, emphasize, perpetuating war. Tell that nigga he gon' pick a side. Hood ties from hood lines, now niggas doing dope lines. I'm running to the cops, that's a big exercise. Salīdzināsim M4, salīdzināsim C63. Izbrauksim savas emocijas par katru auto, pateiksim, kurš auto apkopjās dārgāk, kurš lētāk, kurš ir kvalitatīvāks, varbūt kurš netik kvalitatīvs. Man šādi diezgan grūti salīdzināt. BMW viņām ir gan AMG, gan modelis viņām ir kvalitatīvi. Tas bija Merš Tūrs, kas pie BMW Stūrs. Pie BMW Stūrs ir Lauris, tāds no fitness kanāla. Tad šis ir mūsu M4, ko mēs pārdevām Laurim. Skaista mašīna, visi melni uz melniem diskiem, keramikas bremzēm. Nu, viņš ir sačipojis kārtīgi. Tur 750 zirgi. Stokāms ir 510 zirgi šim M4. Mūģim ir 750. Tas ir daudz. Plus ir X-Drive. Viņš ir reāli fiks sautiņš. Tāpēc neinteresanti. Protams, nav jēga mums likt taisīt nagrējus. Tikai tāpēc, ka šis ir pakaļpiedziņā. Tikai tāpēc, ka šis ir stoks. Tur ir čips un pilnpiedzību. Skaņas ziņā, tur AMG piekritēja viennozīmīgi man piekritīs to, ka Mercedes skan šitā patīk. Skaisti. Bitch, my bitch with a kiss on my lips like, I am not a pimp with a lip, I'm a man with a gift, and I'm doing my shit like, tell them other nips, I'm the nip, I'm the man in the city, and my bank account bigger, and my body count bigger, that's without a doubt. I'm 100 steps ahead, that's a lot of mouth, that's a lot of clout. Tieši godīgi, es baigi, ēdu, protams, tā mašīna kaut kāda 15, varbūt 20 litri, bet, man liekas, ka šitādas mašīnas, kas nopērk, protams, ir šeit vairāk nekā jebkur cita mašīna, kas vienkārši nav iekšdedzis, tur kaut kāds benzīns, zināt, dīzels jebkurš būs ekonomiskāks. 15-20 litri viņš varētu ēst, ne vairāk, bet, ja tev jābrauc ikdienā, tur, nezinu, ir Tukums, Ventspils, loģiski, bet Rīga Ventspils, tad tas nav vajadzīgs. Attiecīgi, ja tu gribi noķert kaut kādas emocijas no attiecīgās mašīnas, šitā viennozīmīgi ir forša mašīna, kas tev iedos patīkam braukšanas dinamiku, patīkam skaņu, kaut kā tā teikt atkal jau, ko es pieminu, pozitīvu dienu. Braukt pa kvalitatīvu ceļu ar to mašīnu tik tiešām ir patīkam. Tik līdz tev ir jābrauc varbūt pa bruģi vai pa kaut kādu netik kvalitatīvu ceļu, tas brauciens vairāk nav tik komfortabls. Tāpēc attiecīgi ir cietāk nekā tur parastā versija kaut kāda C-klases, kas ir šitā ir skaļāk, cietāk. Attiecīgi viņai ir lietas, uz ko ir jāpievērš uzmanība. Tā negribās iebraukt lielā bedrē. Ja tur ir liels skaisti AMG diski, negribās viņas tur salauzt. Kaut kā tā, tāpēc šis auto prasa vairāk uzmanības, tātad braucot pa netik kvalitatīvu segli. Jo šā skaitās sporta mašīna, tas nav superkārs. Ja mēs skatāmies uz superkāriem, tie jau aiziet Lambo, McLaren, Ferris, viss tas ir jau superkārs. Šitā ir sporta mašīna, un tu viņā arī jūties kā sporta mašīnā, tu vari uzsportot, tu vari būt agresīvāks, aktīvāks un kaut kā tā kā man patīk labāk šādas mašīnas. Bet forši ir iekāpt arī džipā, tas ir pilnīgi kaut kas cits. Vai bušā, ne? Čau, vecumzāni! Čau, Edi! Ceturto reizi, ne, īstenībā otro reizi šodien bija. Ceturto reizi šonedēļ. Ceturto reizi šonedēļ. Tā, ko mēs salīdzināsim? Salīdzināsim divas, manuprāt, superīgas mašīnas. Diezgan līdzīgas mašīnas, vai ne? Ļoti līdzīgas, pat ļoti līdzīgas. Mums ir M4, mums ir C63 AMG. Es tev atvedu no Tukuma, iedomājos no Tukuma šito AMG mazulīti. Nu, skaisti, vai ne? Krāsa tāda interesanta. Matēta. Melna matēta. Viņam oriģināla krāsa, melna matēta. Jā, šitam ir oriģinālā krāsiņa. Mēs vienmēr varam atraut vaļā sliekšņus un ieraudzīt tās nianses šeit. Redz, te viss ir oriģināli. Viss smuki melna matēta. Jā. Bet tieši tā, mēs salīdzināsim pa lielam divas dažādas markas, kas ir Mercedes un BMW. Kas vienmēr roku rokā, man liekas, inženieri skatās, ok, viņi uztaisīja to, un tā kā mēģina uztaisīt kaut ko līdzīgi. Kaut ko labāk, dažiem ir līdzīgi, kaut ko labāk. Jo šis ir vecāks.
Pēc tam jau uztaisīja G sēriju, kad jau bija šis C63 sabūvēts. Šim te mums ir 8 cilindri, tam ir 6 vai ne? No jā, piekrīt, jā. Un nākošā sērija aizgāja 4? Nākošā sērija tagad ir vispār divtrīgais. 4 cilindriem divtrīgais hibrīda turbodzinējs. Bet mazjaudīgāks, ne 430. Nē, man liekas, ka jauda viņam pat ir lielāka. Jauda viņam ir tieši lielāka, bet viņš ir, protams, jāņem 4 cilindri. Viņš ir, tas ir uz pusi mazāk. Bet šitam es skatījos, tas nes C63, bet vēl S galā, jā? Šis ir esinieks, šis ir jaudīgais. S ko nozīmē? Es tev piemetu pāris zirgus klāt. Abiem ir 510 zirgi, vai ne, kā mēs zinām. Svari abiem auto ir ļoti līdzīgi. Mercedes nedaudz smagāks ir. Tas nozīmē to, ka BMW Nē, man taču, ka viņš ir beigās identisks, jo X-Drive tam liekas svarīgi. Ok, tā varētu būt, jo mans ir 1775. Ok, tad jā, jo tev reiķini tieši tā, jo X-Drive varbūt salīdzināts bija tieši ar standartu pakaļpiedziņām. Jā. Ok, puses, viss pārējais iedod svaru klāt un beigās, jā. Bet pa lielam mašīnas ir ļoti līdzīgas. To mēs īstenībā salīdzināsim un nodosim jums papildus kaut kādu informāciju, kas tad ir vienai un kas tad ir otrai. Tātad, jā, šeit mums ir V8. Šo mēs pa V6 saukt nevaram, jo šis ir rindu dzinējs. Tātad 6 cilindri, vai ne? 6 cilindri rindinieks. Abiem ir 510 zirgi, vairs jau nav. Vairs jau nav, bet stokā abiem bija 510, vai ne? Stokā abiem bija 510, bet šeit jau tātad Lauris ir parūpējies par to, ka šeit jau ir 750 un 940, 930 Newtonmetri. Tāda grieze, ja? Vai ne? Visi zirgi, ļoti interesanti būs izbraukt, jo es esmu braucis tātad ar M4, kas ir stoka versijas, 510. Stage 1 varbūt bija kaut kad izbraucis, bet te jau kurš skaitās šis Stage jau tagad? It kā Stage 2. Jā. Lai būtu Stage 3, ko varbūt taisīsim, jāmaina turbīnas, jāmaina ieplūdes kolektors un jāliek, nezinu kā ar Latvijas angliski, port injektors jāliek. Jā. Man liekas, ka šis varētu būt tāds gals īstenībā, ko var izspiest no viņas, vai ne? Ir baigā starpība starp stoku un šito. Baigā starpība, baigā starpība. Cik es nobraucis? 3 dienas? 2-3 dienas ir baigā starpība. Vai tas ir maksimums ar šito setupu? Jā, lai izspiest vairāk jāmaina turbīnas ir priekšu. Un tur jau lēciens uzreiz, tu lēc no 750 uz 950, tur nelec ar 8. Bet tur patās uzreiz ir etanols uzreiz, vai ne? Jā. Tad jau tieši tā, es laikam paliku pie šīs versijas. Tātad, Lauri, pastamies, pirmais jau cilvēks vienmēr pērk ar acīm. Arī tu pirks ar acīm. Zini kā, es varbūt pirku nevis ar acīm, es pirku ar jaudas cipariem. Ok. Bet vai salīdzinām, pirmo salīdzinājumu uztaisam dizaina salīdzinājumu. Tātad ejam līdzi, skatāmies uz Laura M4. Haubīti, viss tātad, redz, tev īstenībā ir karbona paketi, redz, viss karboniņš, viss melns uz melnu, zelta bremžu mašīnas. Ja godīgi, man ļoti patīk, kā izskatās BMW priekš. Šitam tās nācis ļoti interesants īstenībā. Citām krāsām man nepatīk, kā izstāst, liekas baigi trakā priekšā, bet melns viņš tā forši pazūd tur priekšā. Viņš labi izskatās. Iekļaujās tā smuki. Tātad Haubī ir elementi redzami šie, viņš izstās reāli skaisti, viņš sportiski izstās agresīvs tas autiņš. Ja mēs salīdzinām ar C klasi, tomēr šī C klase jau, man liekas, ir redzēta tātad. Viņi ir tātad vairāk, cilvēki ir pieraduši pie šīs mašīnas, te nav tādi agresīvāki momenti, ok, mums ir nedaudz platāks pārniņi, kas nāk AMG modelim, jā, tātad šeit mums restīti ir, bumpers arī izstās nedaudz savādāk nekā, piemēram, parastajai versijai. Bet tomēr dizainiski, ja mēs paskatāmies uz vienu un otru mašīnu, Laura, kur tev labāk patīk? Man labāk patīk tā, ko es nopirku. Jā, laikam dizainiski es piekrītu, ka tomēr M4 izstās agresīvāks. Šis vairāk ir tāds gaumīgs, skaists, viss ir ok ar visiem tiem spārniem. Es dodu abiem vienādu balvu no savas puses, tomēr tāpēc es atbraucu ar Mercedes. Vai nākamo salīdzināsim interjeru, vai ne? Sākam ar BMW. Sākam ar manējos. Šim salons mums vienkārši melns. Tā, ok. Melns ar melnu uz melnu šitas. Melns ar melnu, ar karbonu. Jā, ar karbonu, viss melnie sēdeklīši. Salons ir, tev viņš ir tieši tā, viņš ir viss melns iekšā, melns ārā. Viņš ir, man patīk melns. Un tā arī melns. Tur arī bišķi melns, jā. Bet izstās labi. Viņš izstās ļoti skaisti, jaunmodīgi, tā teikt. Kā jau BMW neko nepielikt, neatņemt, viņš ir tomēr tāds auto ar savu raksturiņu, kas viennozīmīgi nav viegls raksturiņš. Melns man arī patīk, jo viņš man šeit nenolietojās. Jā, protams, jā. Tad viņš tāds redzamāks uzreiz. Iekāp zilos džinsos, kas nav izžūši līdz galam, vispār baltais salons ir zils. Tieši tā. Ok, aiziesim līdz Mercedesam. Paskatīsimies, ko mums ir uzbūvējis Mercedes.
Ja mēs paskatāmies stūrīt, piemēram, stūrīt atkal, es gribētu, Laura, lai tu iekāp apsēdies, pastāst savas emocijas, kā tev liekas, ka tu stūri paņem rokās. Tev patīk tā karbona stūri? Jo viens no iemesliem, kāpēc es arī gribēju G-klasē karbona stūri, bija tas, ka man ļoti patīkās šī stūri. Tad kantaināk uzreiz, nu tāds nopietns liekas, ne? Vai ārtāk? Jā. Nu, izbrauks, pēc tam pateiks, kā tev liekas braucās, kādas visas sajūtas. Bet jā, Mercedesā, ko mēs redzam salonā, varbūt viņš ir nedaudz piedomātāks, dizainiski, tur nostrādātāks, redz kaut kādu karbonu stūrs, vairāk kaut kas tāds, šeit mēs pogas redzam, metāla apstrādāts, būmeistars. Katrā ziņā abi ir kvalitatīvi, bet Mercedes, man liekas, ir tas, kas domā vairāk tur pa kaut kādu, BMW domās par sportiskumu, pat vairāk tā ir smukāk iekšā izstās. Jā. Mercedes piedomās vairāk par to, bet nu kaut kā tā es īstenībā BMW fans. Iemet iekšā, bet man patīk arī Mercedes. Vieta aizmugurējiem tikpat? Es domāju, ka vieta varētu būt mazāk. Mazāk vieta? Jā, vieta bišķi mazāk, man bišķi vairāk vieta. Un gadījumā, ja kāds grib, piemēram, iegādāties autiņu, tie parās, mēs esam netāli Krasmalā no Sky, tāda 59 990 vai 8, tātad 510 zirgi, 88 000 nogājis, plus tātad mums ir arī downpipe bonusā. Nākamais moments mums ir svarīgs moments tātad no 1 līdz 100, bet īstenībā šorīt pieceļoties, pirmais, ko es ieraudzīju, bija tavs video, kur tu biji uzlicis tātad to tur kā saucās? 100 līdz 200? Jā, 100 līdz 200. Kā saucās? Man arī viņš ir. Dragīs. Dragīs. Man arī viņš ir, bet viņu neesmu izmantojis. Tā ir interesanta lieta, ar ko viņu vajadzēs pamērīt. Jo es domāju, ka tagad līdz 100 ir kaut kāds 2,7, 2,6. Tas ir super kā jo ir Dragijā viens arī M4 Competition. Ar nedaudz mazāku jaudu testējis. Viņam bija 2,77. Opā. Tā kā es domāju, ka šitam būs bišķi mazāk, bet mēs notestējām 100-200. Dabojām 4,93 starp visām mašīnām, kas ir testētas Latvijā 12. vieta. Starp visiem BMW 4. Es redzēju, bet zin kā, es domāju viennozīmīgi, tur ir vajadzīgs savs asfalts, kas ir ļoti svarīgs faktors. Bet 2,7, nu tas ir ļoti, 2,6 tas ir ļoti ātri. Tas ir šausmīgi kā formula gandrīz. Tas ir ļoti ātri, jā. Tāpēc ļoti interesanti. Bet tātad, ja mēs runājam par stoku... Jā, bet šim arī stokā ir X-Drive pātrinājums. Mums ir kaut kāds 3 kaut kur. Tas ir super ātrs. Viņš ir ļoti ātrs, viņam stokā ir 3,4. Stoks ar X-Drive. Bet ja viņš ir bez X-Drive, viņam ir 3,8. Un tas pats arī šim, kuram nav X-Drive, viņam arī 3,8. Tāpēc, nu jā, tāpēc, kāpēc mēs netaisīsim šodien dragrējus? Tāpēc jau, ka Laura mašīna jau ir ātrāk, jau stokā, bet viņš jau viņu nočipojas. Un ar X-Drive, nu tas, ko tad mēs tur ālēsimies, vai ne tā teikt? Es domāju, ka ieliekot šo un šo trasē, viennozīmīgi BMW ir, nu viņš ir dinamiskāks trasē. Ja mēs AMG, pat tieši C modelis, varbūt, ja mēs kaut kādu GTR ieliktu, GTR divdurvīgo garu to purnu, tas varētu būt, jā, kaut kas cits, bet šis ir, nu, BMW uzvar. Trasē viennozīmīgi. Tā cena un uzturēšana. Es domāju, ka ir ļoti līdzīga cena viņiem, ne? Es domāju arī, ka varētu būt līdzīgi. Varbūt apkopa Mercedesam varbūt nedaudz dārgāk ir, bet tieši kāpēc, ja šitam būtu, piemēram, V8 4.4, kas ir M5 dzinējs, nu tad es teiktu, ka šis ir dārgāks. Bet šis, kas ir 6 cilindru rindas dzinējs, viņš ir ļoti izturīgs dzinējs un īstenībā par viņu ir ļoti labs atsauks. Es arī biju uz apkopīt vienu tikko BMW centrā. Nu, ne tikko pirms kaut kāda laiciņa bija, tu man samainīja sveces, filtrus samainīja, eļļus samainīja, kaut ko vēl bišķi samaksāja 800 ar kaut ko. Jā, un tev vēl garantija ar viņam ir, vai ne? No, beidzās maijs, bet vairs jau nav. Čips virsū garantija beidzās. Bet okei. Tātad, ja mēs runājam, piemēram, par reģistrācijas izmaksām, nu tad šis ir dārgāks, jo šis ir V8 un pēc 3-litrīgā mums ir super dārgā reģistrācija. Atkarīgs, ko reģistrē jau uz uzņēmumu, tad jauda. Bet arī pirmā reģistrācija, arī pirmā tāpēc, ka viņam 4-litrīgais benzīns, tev ir trīnieks un viņam jau ir viņš dārgāks, jo pirmajā reģistrācijā, protams, arī uz uzņēmumu arī viņam, man liekas, pēc uz uzņēmumu tas pats. Uz uzņēmumu pēc jaudas. Jā, uz uzņēmumu būs tas pats. Laižam uz citu spotu vienkārši, miers. Laižam vienkārši uz citu spotu. Kaut kā skan, jā. Zini kā, es teikšu godīgi, es neesmu, kas man jāizdara, es izslēgšu pretslīdi ārā. Nu, labāk, nevis ārā, bet ieslēgšu atpakaļ, lai labāk viņš man tur. Bet es negribu izmainīt Lauru pozīciju, jo es sēdekli pamainīju, bet stūri es negribu, man patīk, ka stūri ir zemu un uz āru. Viņi tagad bišķi augstāk, bet nu patestēsim.
Nu jā, viņš ir rašāks, viennozīmīgi viņš ir atsaucīgāks. Uzreiz tu jūti to, kad ir tā pilnpiedziņa, ka viņš neizspolē. Un ka viņš ir tāds, pretīm nākošāks. Bet skaņa, jau Mercedes baigi labs poguli izstāsts, pasties, wow, kods viņš, ne? Wow, ne? BMW ir mīkstāks, viņš Mercedes cietāks ir. Tā kā BMW tā mīkstāk brauc, patīkamāk nedaudz. Ar BMW laikam būtu vieglāk ikdienā pārvietoties kā ar šito Mercedes C63. Tā, esam AMG Mercedes. Šim ir stūri tādā karbonā. Viņš iekšā tāds glaunāks izskatās. Viņš izskatās mazāk priekš trases, vairāk priekš tāda stila, vai ne? Bet tāpat diezgan ātrs. Šis te ir tikpat ātrs, cik manējais, kad es viņu nopirku. Un tagad manējais ir sadīsīts ātrāks, vai ne? Tīri tāds neko. Lūka. Tas īstenībā ir mīnus svaram baigais, jo man ir karbona jumts. Mans jumts sver praktiski neko, šitas jumts ir smags. Ja skatās mašīnas priekš trases, tad viss ir karbona jumts. Tāpēc arī vadījums teica, ka tā mašīna uz beigā ātrāk, ja ir karbona jumts, keramiskās bremzes, uzreiz viņa ir daudz vieglāk. Jā, tā, kad iespiež gāzi, protams, tā mašīna no šitās brauc projām. Jo tā ir tagad jau 750 zirgi, tātad manai. Šitam AMG Mercedes 510. Bet šitas Mercedes ir tāds foršs, tīri foršs mašīna. Krēsli, man pat šķiet šitās vietas krēsli mani apņem labākā manā mašīnā. Pati mašīna šķiet bišķi mazāk trasē piemērot, bet krēslis bišķi vairāk trasē piemērot. Šitā rūts tā dobjāk. Man vairāk tā šauj, šitā dobjāk rūts. Kāda iespaida man par Mersi? Man likās, viņš ir bišķiņ mazāk trasē, vairāk tās glaunāks. Ja skatās uz mašīnu un mērķis droši vien braukt tikai pa ielu, gribās sportiski, tad tā varbūt būs piemērotāka. Šitā vairāk man šeit tāda trases mašīnas. Es tev piekrītu, bet zinu, ko es gribu pateikt to, ka Mercedes ir, paliek pūš mums te, bet ka Mercedes ir, viņš bija cietāks braucot. Piemēram, BMW tev bija mīkstāks. Jā, viņš bija cietāks, jā. Mercedes bija cietāks, kaut gan, zin kā, varbūt, vēl tu varēji salikt Sport Plus, tur laikam bija, tad viņš būtu vēl papildus cietāks. Bet es piekrītu, ka BMW dinamika, es arī atzinos, ka man sirds tomēr piedara BMW jau video pirms tam, bet tomēr tā BMW dinamika ir savādāk nekā Mercedes, viņa vairāk ir piemērot trasei. Bet ko es varu pateikt pa jaudu? Viņš ir ļoti jaudīgs, viņš ir reāli raujās ārā, tā ka tie papildus 240 zirgi, ja? Nu tos baigi jau 250 papildus. Un tā grieza, tu jūt to griezu reāli, viņš tev tā iegriež. To griezi jūt tā, ka viņš tā iegriež. Tu jau biji ielicis CM režīmā? Es biju ielicis CM režīmā, jā. Es saliku visu tā, kā vajag. Un pārbaudīju, tur bišķi, protams, ātrumu nepārsniedz. Protams, ka 70. Jā, līdz 69 uzreiz nomet nost, bet līdz tam 69 ātrums bija. Bet okei, runājot, jā, nu, jauda, tas ir super, klau, skaņa. Skaņa, viņš ir tāds dobjāks. Ai, viņš ir agresīvs. Viņš tāds dobjāks. Viņš ir ļoti agresīvs. Tā skaņa, tā viņam paklausīsimies. Aiziet līdz turienei, es pagāzēšu. Pielikt mikrofons aizmugurē. Jā. Tas, kāpēc es viņu atbraucu šodien, tā ir skaņa. Tas ir tas, kāpēc es atbraucu, tā ir skaņa. Skaņa šitam ir daudz dobjāk. Daudz. AMG ar to skaņu tomēr, nu viņi ir priekšā, bet visu vienā nevar gribēt. Tas tā ir. Ejam paklausīsimies BMW. Ejam pagāzēsim to bišķi. Nā. Viņam ir tāda metāliskā. Jā, šitā ir metāliskā, tā ir tāda dobjāka, ja? Šitā ir spilgtāka, ne, bet spalgāka, dobjāka, bet katrā ziņā, jā, viņš arī skan īstenībā labāk uzreiz, viņš ir skaļāks, viņš vairāk pievērš uzmanību. Viņš ir skaļāks, bet tā kā izslēdz M režīmu, viņš vairs nešauj. No jā. Viņš vairs klusāks paliek pilsētā. Tam ir tieši tas pats, zin kā, tu ieliec parastajā komforta režīmā un tur brauc mierīgi un plus, jā. Un ja tu negribi tur pievērst, bet ja tu gribi pievērst uzmanību, tad tu iemet Sport Plusā un aiziet. Jā, man šis diezgan līdzīgs. Bet ierakstiet arī komentāros, kurš jums labāk patīkās. Tātad G sērijas M4, viņš tomēr nedaudz jaunāks. C klase
Viņi ir mazāk redzami, man liekas, uz Latvijas ielām. Man ir tāds C63. Vispār es redzēju, ka pelēks viens ir, un tad to zilo, laikam, pēc no tevīm arī ņēma. Mēs nobeigsim uz tādas nots, kad abi šie autiņi reāli ir pirmkārt izskatīgi, otrkārt viņi skaļi, ja? Un trešais viņi ļoti pievērš uzmanību. Un braucot, man liekas, abiem kopā, viņi tā viss tā interesanti izskatās. Interesants duets tā. Interesants duets, tieši tā. Interesants duets. Domāju, secinājumi, ja tu gāzi pa trasi, tad tu ņem šito. Ja tu vairāk esi tās ikdienas braucējs, tad tu droši vien ņem šito. Tieši tā. Un ja tieši tā, tur vienam ir tas, tā kā abas mašīnas ir ar savu veidu plusiem tādiem un man liekas, ļoti interesants modeļi. Draugi mīļie, ja? Tagad mēs gaidām šitā pircēju, ja? Jā, tagad mēs gaidām šitai... Vai pircējs mums tur stāv viens jau? Jā. Tagad mēs gaidām pircēju un tātad varbūt uztaisam, ja kāds atsaucās uz šito video, vai ne? Tad viņš dabūna ko? Tad viņš dabūna kaut kādu normālu atlaidi. Atlaidi, vitamīnas dabūna, batoniņas dabūna, visu kaut ko dabūna. Tāpēc ierakstiet komentārā, varbūt, ja kāds atsauksies uz šito video, pēc tam man būs jātaisa Laura saskaņošana, Klaud Toči atsaucās uz video, ko mēs darām. Un izdomāsim varbūt kaut kā tā teikt atlaidi un dāvana no manas puses un kaut ko un kaut kā tā. Tā kā, draugi mīļie, mēs salīdzinājām M4, mēs salīdzinājām C63. Nu, dodamies uzēst to gadu, ja? Dodamies uzēst. Un trešo reizi. Mēs tagad dodamies uz Rivieru. Riviera ir vidusjūras restorāns, kas ir Itālija, Spānija, Francija gan jau arī, ja? Kāpēc uz Rivieru? Tāpēc, ka Rivierā ir vienmēr garšīgi. Attiecīgi aizbrauksim, pasēdēsim, iedzersim tēju, paēdīsim ar Lauri. Parunāsim pa dzīvi, parunāsim pa plāniem. Varbūt pieslēgsimies arī tātad Laura dāvanai, kad viņš viņam ir plāns dāvināt tātad skatītājiem automašīnu, ja sasniegs tur 20,000 sakotāju YouTube. Es domāju, ka mēs tam varētu pieslēgties. Sabraucām uz manējo favorītu vietu, vidusjūras restorāns. Nosaukums restorānam ir Riviera. Notestēsim, kas tam mums šodien labs. Es īstenībā te neesmu bijis. Pirmā reize redzēsim. Ēdienkārt izsās interesanti. Jā, te ir garšīgi. Uzvērīsim dažādas gaļas noteikti. Uzvērīsim steiku, uzvērīsim tartarduši un uzvērīsim smergu. Es esmu gaļu cilvēks, vienmēr gaļas visu rādu, vai ne? Un paņemsim konjaku beigās. Konjaks nebūs. Bet, ok, super. Un pārnāsim pāris nedaudz kaut kādas lietīgas. Bet mašīnas interesants brauciens. Brauciens interesants mašīnas salīdzinājums. Domāju, arī skatītājiem patiks, jo šitās, manuprāt, tādas mašīnas, kas interesē cilvēkus. Jā. Pa ceļam mums jau safilmēja, gan tur mums safilmēja, gan rekti mums sīkie safilmēja. Tieši tā. Tas ir tāds emocionāls, man liekas, sporta mašīnas, emocionāls, kas ir arī tādā budžetā, ko cilvēki arī lielākā daļa, piemēram, var arī atļauties, vai ne? Man liekas. Nu jā, tas nav nekāds Ferrari. Tas nav, tieši tā, tas nav tur 250, mašīnas, kas ir cilvēkam kaut cik reāli, tur 70,000-80,000. Jā, tā kā, kaut kā tā īstenībā pilnīgi tā līdzīgām mašīnām, tā kā... No kādas cenu kategorijas mašīnām noteikti, jā? Kaut kā tā, tāpēc man liekas, ka interesants mašīnas, jā, un tieši abas M4 un C63 viņas ir ļoti līdzīgas. Tieši bāzē visā izmērā, svarā, jaudā. Protams, katrs uztaisīt savu update. Tā kā Lauris upgrado, uztais nedaudz vairāk zirs, kas 750. Jo tur jau ir jau... Uzreiz divas dažādas mašīnas. Uzreiz jau jaudi ir cita. Kaut kā tā. Bet arī stoka. Īstenībā jaudi viņam pilnīgi pietiekami. Viņš arī labi iet, bet Laurim plāns ir taisnītai bicerniekos aiziet visiem garām. Tāpēc viņš tur izdarīja tādu upgrade. Jā, zin kā, ja brauk pa trasi nemāk, vajag ātru mašīnu, lai taisnīgos apdzītas uz visu. Man bija īstenībā, viens sens actions, jā, man bija motis, atceros, es biju izlaidis ar baiku ar džekiem. Tur līdz kādai jūrmalai, es atceros, es taisnītai pienāk klāt, tik līdz līkumu visu tur atpalieku. Jā, tas bija baiga līdzīgā situācija, jo motis tev jāsvarās. Tas bija, sen. Mocis grib šeit grūtāk nekā ar mašīnu. Iemācīties tieši braukt šeit grūtāk. Ceļš viss, tu neesi tik pārliecināts, jo viss ir svēršanos pa lielam kaut kā tā. Latvijā ir viens Turbo S, kas tirgojās. Jā, es biju redzējis, jā, to Turbo S, jā. Viņš arī ilgi stāva, ne? Es domāju, tas pieprasījums, nezinu, tur, protams, izšaujās. Man liekas, tādu mašīnu vajadzētu arī izreklamēt. Viņu vajadzētu izreklamēt. Normāli, tātad ir piedāvājumā tāda mašīna, ja tu ieliks vienkārši sesā, viens pat neiedomāsies, ka viņi ir. Ja viņi palaida pareklamēt, tad tas būtu ok, tas jau būtu interesantāk. Tad tur arī attiecīgo to klientu atrast savējiem.
jo naudas vispār ir Latvijā. Man pa G klasi ir vairāk jau zvanījuši, vispār Grib nopirkt? Ir piedāvājuši, kad ko tur interesējušies. Nav tā, ka viss tur tā, bet ir interesējušies, jā. Pa lielam izrādījuši interesi, ka gribētu nopirkt, jā. Jo es sesā, manuprāt, viens ir tikai G klasi tāda jauna. Bet jaunā nav nevienas sesā. Jaunā nav iepriekšējā, 24, 23, jā. Bet jaunā nav neviena. Tur nianses ir mazas tā atšķirība, bet ir, jā. Bet jaunā G-klasa nav. Tāpēc, protams, ir jāiet uz ekskluzīvo mašīnu virzienu. Tas ir arī tas, ko es arī gribu darīt, bet ir jāsaprot, ir jābūt vietai. Tukumā tagad tā kā ir, tas viss ok, bet ir jābūt šourūmiņam, kur to var iedzīt. Jā, lai tur kāds Ferrari, kāds Porsche, kāds Geliks stāv. Tas arī iedod to dzīvību tai vietai. Viss būtu pilnīgi savādi. Pats jau arī es tāpatās. Man jau plāns arī ir nopirkt kaut kādu superkāru, varbūt šitajā sezonā. Es domāju, ka jā. Kā domā? Man patīk Ferrari, man patīk arī Porsche, jā, man patīk McLaren. Viss nosauks Lamba arī man patīk. Ka viss patīk. Man viss patīk, bet es domāju, es biju skatījies tātad vai nu uz GT3, vai nu uz 298 GTB Ferrari, viņiem cenas baigi nokrita salīdzinoši. Pagājušajā gadā piedalījos izsolē, es gribēju to pat, kurš nopirkt to M8, gribēju nopirkt to Huracan. Viņš bija pilnīgi jauns, brauc uz vietas, skatījos, piedalījos izsolē, bet mani pārsolīja viens cits, viņš arī pa Latviju braukāts autiņš. Un kaut kā tā ka es paliku otrais, jā. Mēs 2 laikam solījām tikai. Tur es gāju līdz kaut kāds 190, kā man liekas, kaut kas tāds. Bet, Viņš jauns maksā? Viņam jaunam cena kaut kādi tajā laikā, man liekas, bija, tad, kad tā mašīna bija, tad, kad cilvēks iegādājās jaunu, es domāju, pie kaut kāda 300 jā. Viņš labā aprīkojumā, viss tā kā pienākās. Bet, to nevinnēju, pēc tam man piedāvāja McLaren 720. Tad man likās, ok, ir septembris, ar vienu nornes tur piedāvāja savu cenu. Viņš tā kā nē, un es arī, man likās sezonas beigas, ko es ņemšu to McLaren, bet tas bija labs piedāvājums, to vajadzēja ņemt. Viņš bija tikai nogājis 7000, oranžs tāds. Pēc tam, jā, tāpēc liekas, ka vajag kaut ko šogad. Man vēl ir tā trases mašīna, tas jautājums jāatrisina. Jā, trases mašīna vajag. Jā, tas jautājums jāatrisina, tāpēc tas tagad tā nevis. Bet varbūt var arī nopirkt McLaren un arī maukt pa trasu viņu. Nē. Man būs, tā kā mēs runājām podkāstā par to, ka, ja nopērk lietas, viņas ir jālieto, ja es nopirkšu McLaren, es viņu nelietošu. Man būs žēl ar viņu trasē braukt. Tāpēc, kaut kādu, es gribētu trasē vai no M2 vai M4, jā. M2 vai M4, jo atceries pats tās emocijas, kas bija. Man liekas, tas ir tik svarīgi. Tieši, es jau gribēju aizpagājuši gadu to pašu, lai man ir trasē mašīna. Tas, ko tev iedod tā trasa, tu vienkārši pēc tam labāk atpūties nekā pēc treniņa, man liekas, ne? Baigies miers prātā. Tu pilnīgi izslēdz savu galvu un domā par kaut ko citu. Jo ir grūti īstenībā, man vismaz ir grūti atslēgt pilnībā savas domas no darba. Es nevaru atslēgt. Kad es aizēju uz boksīgu, tad ir savādāk, tur nav variantu. Tur ir tev fokus uz to treniņu. Citos man kā padās kaut kādas domas galvā, tur ir grūti tā atslēgt. Traslē, ka tu esi, tev nav variantu. Tev nav variantu. Tur siemi, tas tev jāmučīt. Tas tāds moments, tāpēc jā, vajag trases mašīnu. Tad mēs arī kopā varēsim aizlaist uz to pašu pārnavu, uz biķerniekiem. Bet tur arī tā emocijas, viss tas, kas tur ir tā enerģija arī krūta, nebija tā. Tu nevar tur lēnām vīlēt tagad. Vispār nevar. Jā, jo tur liekas, ka viss močī. Tur visi malus vai ne? Jā. Tur arī ir tā enerģija, kas ir reāli krūta. Un, zini kā, tev apmēram ieliek tādā momentā, kurā tev ir vai nu aktam jābūt tādam pašam, kā pārējie akto, vai nu pa lielam, vai nu tu tur, nezinu, pa savam mauc tur lēnāk. Bet ir arī daži, kas brauc lēnāk. Protams, jā, bet zini kā, ja tu brauc tādu autiņu, viss, tev ir jāmēģina, man liekas, maksimums no sevis izspiest, man liekas, kaut kā tā, ko to parādi. Man bija Subārs kādreiz, kur es tur trenējos, visu tur kaltās iekšas, visu tur tāds STIs, viņi trenējos Tukuma rajonā arī pa tiem grunsteļiem, tur forši ceļi apkārt, tur bija nosvīdas ņēmos, tur bija rītīgi jautri. Tad es tur uz bremzes mazās liku tās sporta riepas, tur baigi bija iestrīnas, ļoti jautri bija reāli. Tāpēc tagad 2 gadus atpakaļ pirmo reizi sasbraucu biķerniekiem uz to gonku, to es ļoti labi forši tā nobraucu, patikās pašam. Kāda mašīna bija? Ar M4. Ar M4 bija savādāk nekā to LGA sērijas M2. M4 baigi labi uztaisīt tajā trasē lidās. Tāpēc man baigi interesē M2. Es domāju, ka M2 arī jaunais baigi labi varētu būt arī. Viņš ir uz M3, M4 platformas. M2 jaunais, jā.
87. Nu, tas arī varētu būt. Pat, viņš ir vieglāks. Tas arī varētu būt baigais sprīdzeklis vienīgais. Nu, jā. Viņam ir jauda mazāk, vai ne? Viņam jauda 460 kaut kādi. 450, 460, jā. 450, 460. Vecajiem bija 400, man liekas, arī kaut kā 10, laikam, cik, jā. Kaut kas tāds. Bija, jā. Bet, nu labi, tur. Es domāju, tā jauda pietiek. Tur jau, protams, ja viņš ir tagad kaut kā uzčekos, uzliskot stage pirmo. Es domāju, tajā taisnīt, sākumā izjust to mašīnu, saprast, sajust, tad būs ok. Protams, jau uz laiku gribēs attiecīgi, jā, tad būs. Cik bieži ir biķerniekos track day? Man liekas, kaut kādas, nu varētu būt kādas 4 reizes pa sezonu, varbūt vairāk. Mano viņa vienīgais rīko, ja? Es īsti nezinu, bet Mano točni, jā, tas bija pirmais, kurā, arī mēs pēdējo reizi bijām Mano, vai ne? Jā, tā, kad tur iedod, bet zini, kas nebija pēdējo reizi, nebija laiks, tev bija laiks vai ne? Laika mērītāji? Nē, viss bija paņemt. Jā, viss bija paņemt. Tu bija baigi daudz mašīnas. Bija daudz mašīnas, tāpēc vajag laikam laicīgi būt un dabūt to, lai tomēr ir svarīgi, ja tu redzi to laiku. 0 līdz 100 ļoti interesanti, man interesē, 2.6 tas ir ļoti ātri. 2.6 tas ir reāli superkārs. Tas 2.6 tas ir ļoti ātri. 2.6. Jā, tas ir ļoti ātri. Tie nezinu, varbūt vajag pagaidīt vasaru. Tur tev, protams, vasaras riepas, tas saķer labāk, bez jaunām riepām viss vēl būs. Bet, ok. Galvenais, lai tas iztur tev tas dzinējs. Nē, bet labi, viņš ir izturīgs. Šis 3-3, viņš tiešām izturīgs dzinējs. 750, manuprāt, nav daudz priekš. Diezgan ir. Es skatos YouTube'ā, viss tā ir 950,000 tā. Nē, tas ir interesanti, zin kā, jo tu saskaties, saproti, var izdarīt to šito, tu uzreiz, kāpēc man neuztaisīt, jā? Nu, jā, tu jau reiz vienkārši cenu pretī. Jā, protams. Cik izņem tā uztaisīt? Jā. Cik tev sanāca? Šitas? Jā. 3, varbūt 4. Un downpipes, midpipes, tad vadības bloku athodēts, MHD licenze, kārbus atšipoja, uzlikto XHP. Es baigi neskaitīju, bet domāju, starp 3 un 4. Katrā ziņā tu esi apmierināts. Priekš tā cipa arī noteikti, jā. Kas notiek, bet kad tu ieslēdz tikai klasisko piedziņu, tur es pat neslēdzu. Es tur pie lidlauka ieslēdzu, mēs riņu griezāmies, bet tā neslēdzu. Jā. Klasiskajā tur tieši tā jauda ir tik liela, ka viņš būs interesanti vasarā. Labi, tu liks jaunās riepas žēl būs, pēc tam sezonai beidzoties, tad būs... Tāpat, es domāju, vasarā aizies vairāk kā viens komplekts. Man tā liekas viennozīmīgi, ja tu gribi uz trasēm braukt, tur būs variantiem. Vairāk kā viens. Tu jau rēķini, zini kā, trasē, tu atceries, tev šoferi puses priekšējā riepa dils ātrāk. Ja tev būtu viss vienādi izmēri, viņus varētu mainīt. Jā. Visu laiku uz riņķi. Jā, aizmugurē jau lielāks. Aizmugurē lielāks, priekšā 19, aizmugurē 20. Un tur, jā. Tāpēc, jā. Varbūt jāuzliek, ja pa trasi grib jāuzliek vienu izmēru diski. Kaut kā 19. Lai mainīt par riņķi? Nezinu, varbūt ar viņiem ir jau kaut kāda, es redzēju, ka bija kaut kas bija mainījis, darījis līdz mazās bremzes, bet tikai tur ir karbons, tur tās nevajag mainīt. Tas ir labs, tāpēc, katrā ziņā Lauris nopietni pieslēgsies trases jautājumam šogad. Tā kā jūs redzēsiet Lauru. Pārnevu aizbrauksim uz Porsche trasi. Jā. Es skatos YouTube'ā, tā izstāst baigi drošā trasi. Jā, viņa ir asfalta zālī, tā kā trīniekos. Tu vari izmaukt ārā, zini, pa zāli kaut ko izslīdēt, pie sienas viss pārējais, tā bīstamāk. Tagad SSA nav neviens M4 šitāds. Nav, jā. Ir iepriekšējais. Jā. Līdz ar ko, ja ir ielikt M3 es redzēju viens. Jā, ja ir ielikt šitās, tad nav to baigi salīdzināt. Bet M3 tas zaļais, tu zaļo nepērk, baigi ilgi jau. Es neesmu to zaļo. Varbūt tur kaut kāds, zini kā, daudz jau ir Amerikā. Bet jā, vispār SSA grīns viss, kas ir M, grīns viss ir no Amerikas sist. Tiklīdz tas ir Amerikas autiņš, viņš tur nav to summu vērts. Tev jārēķina, ka viņš ir bijis pirmkārt sist, otrs tu nezini, kā viņš ir sataisīts. Trasē, jā, varbūt viņi var paņemt tīri trasē, bet pēc tam tu rēķini, tu to mašīnu gribēs pārdot, tāpēc, jebkurš to mašīnu pārbaudīs. Atvērs, iestīs, jebkurai Amerikas mašīnai iesistot Googlē viņu numuru, tu redzi, kā tā izskatās. Tas tik easy darbs, ja tu iesist to viņu numuru Googlē un tu redzi, kā tā mašīna bija pirms tam. Es uzskatu, ka mašīna tādā summā pirkt Amerikā, man liekas, ka nē. Pašam sūtīt no Amerikas taisīt un tirgot? Nav plāns? Nē. Tas nav mans modelis. Es negribētu tādu biznesa modeli. Negribētu, ne tās sistās. Tas ir pirmais. Sistas mašīnas ir tirgot baigi.
ko es reklamētos viņām, pēc tam teikt, tas jau izstāstīja, tā kaut kā. Bet sarakti ir labs biznesa modelis. Tā arī teikt, es tirgos visas mašīnas, bet lētāk. Jā, bet Tas arī nav slikts, ne? Jā, tur ir maržas lielāks. Mēs uzreiz sākam, rekords. Bet es pieņemu, kāpēc viens no faktoriem kāpēc es to nedarītu. Viens tas tikai tāpēc, ka es negribētu tās sistēmas tirgot, tas viens, un es domāju, ka tur būtu čakars, lai tu viņus uztaisītu, lai viņas tik iekšām kvalitatīvs ir un labs, lai nav kaut kāda brīnuma, pēc tam tur nelec ārā tai mašīnai, tur brauc un viņiem kaut gļuki, piemēram. Zinu, tas jautājums jārisina. Tu noņēmies ar simiem matiem un es atrisināju to problēmu. Bet otrs stāsts ir tas, ka tas ir ilgi. Tātad kūģis, cik tev ilgi viņš nāk no... Tas ir ilgi, jā. Tas mēnesis, kamēr viņš atnāk. Viss muitošana, viss tu jātais viņš ir. Nu, nezinu, trends ātri mainās, man liekas. Zin kā, kaut kāds, varbūt, jā. Labi, tāds M3, M4 tāds varētu ēst iekšā, tāds bembīšu. Bet kaut kādas citas modeļas, nezinu. Pa to māju runājot, jā? Jā, mums ar plāns kaut kādu māju paņemt, bet laikam uz gada beigām. Bet vispār jūs šodien vajadzētu paņemt nav. Vispār nav. Varianti ir, protams, Mārupē, tur arī, kur bija gan mani, gan ar Lauru bija sazinājies cilvēks, kas tirgos īpašumu, bet attiecīgi, Mārupa ir laba lokācija, bet trūkst skats kaut kāds. Negribās varbūt viens otram blakus, gribās, lai arī... Varbūt ir skats, bet jā, zeme. Zeme, lai ir platība lielāka, kas ir svarīgs. Un baigi daudz, manuprāt, ir sludinājumi, nezinu, kategorijā tur 250,000, ne? Jā. Bet, ja man gribās 250 kvadrātmetrus un jaunu māju, tur nebūs 200,000, tur 600, un tā ir baigi maz. Tieši tā. Nevis tāds netirgo, varbūt jāceļ no nulles, par zemi jāceļ no nulles. Protams, no nulles tu jārēķinās, ka tev būs jāpaņem enerģija, laiks, to, ko tu tagad esi nofokusējies, ko tu dari savā vizītī, viss pārējais, to tas izmaksās dārgāk pašam beigās. Piemēram, jo šausmīgi daudz aizies enerģija, laiks pārējais, ka tu var atrast spēcīgi jaudīgi cilvēki, kas var saprast tevi un noķert to tavu vīziju, ko tu gribi, un jūs cimds ar roku sastrādājaties, viņš uzcēja tieši, ko tu gribi, bet tas, man liekas, tik sarežģīti. Tagad viņš nopirk gatavu, tad uzreiz redz, vai nepatīk. Tu iekonomē vienkārši laiku, un tu uzreiz dzīvo. Ja tu cels tāpatās, tad paies pusotrs gads kaut kāds. Varbūt ātrāk. Varbūt, jā. Tad tur baigi, tad ir ļoti ātri, ja fiks jāiedzinās, viss jāsaskaņo, jāsadara un kaut kā tā. Man negribās celt toči neko tagad. Es gribētu dabūt gatavu, bet īsti nav ko dabūt. Nekas būs īstais moments. No Geļika jāizbrauc, to Geļika vēl mēs izbrauc. Jā. Geļiks jāstāv. Šodien bija mums tests ar C63 un BMW, tāpēc mēs esam ar C63, bet Geļika varam izbraukt. Vai sagaidām kaut kādu citu momentu, lai izlaistu Geļiku? Es domāju, sagaidām citu, lai mums ir jauns, lai mums ir vienā video saspiest visu, cilvēkiem pa daudz nevarēs uzņemt visu. Tieši tā, mēs būsim arī pēduši, mums negribēsies runāt. Tas tā ir. Jā, es nevaru uztaisīt atsevišķu. Bet kā kopumā podkāsts, viss mums jāpadomā ir vēl pa momentu, kā mēs varam motivēt. Mēs varam motivēt ar to dāvanu. Caur to īstenībā var uztaisīt konkursu, un tur jau mašīnas tajā visā var iepīt to visu iekšā. Var izdomāt savus uzdevumus, kas jāizdara. Bet jāatcerās, ka cilvēku uzdevums arī baigi nemīl darīt. Tādiem jābūt vienkāršiem, bet tādiem, kas dod kaut kādu reālu rezultātu. Motivācija viņiem arī kaut kāda, kas arī, ka viņiem tikai ne tā, ka viņš, piemēram, izdarīs kaut ko, lai tiktu pie balvas, bet arī viņš pats labāk jutīsies, varbūt, ne? Un tā arī ir tā man doma, zin kā, es izlauzu iPhone, cilvēks sāk vairāk sakot tam, ko mēs darām, pa vitrīnu viņš paklausās, viņš sāk sportot, tā kā kaut kā tu iepīt iekšā var. Viņš uzlādējās tieši kā. Tad tu pēdējo reizi tā normāli pieši. Ziemassvētkiem kaut kad, ne? Ziemassvētkiem. Man bija pauzīt pusgads, es izdomāju Ziemassvētkos bišķiņ vajag uzraut, un tā kā pauzīt. Asins ritēji, ok. Ko tu dzēri? Asins ritēji, ko es dzēru? Viskiju droši vien, ko es dzēru? Viskiju? Es parasti dzeru viskiju. Jā. Bet normāli bija tāda laba sajūta. Jo maiskai ilgi nedzer, man liekas, man tā bijis, ka man ir lielāka, piemēram, arī gadā tur kaut kāds, 6-7 mēnešus paņem pauzi, un tad 3 mēnešus gadā es kaut ko iedzeru. Nedaudz, bet ne tur tā baigi. Un tās pirmās iedzeršanas, man liekas, kāpēc es to daru, man tagad liekas. Tā jau arī bija. Ja ilgi nav dzers, liekas, obus baigi krūti, tad sāc dzert un saprot, nav maz krūti, bet īzli. Bet ja tu padzer varbūt 2 mēnešus no vietas, zin kā, liktos baigi labi ir. Varbūt jā, vajag laiciņu, lai pierastu. Tieši tā, jo tad tev liekas, ka tu nodari pārtam saviem ķermenim. Jo es jūtu baigo starpību, ja es dzeru vai nedzeru. Protams, tas ir nenormāli. Tu esi pilnīgi, tu esi fokusēts, tev enerģija daudz mazāk ir. Bez brīvdienas, bez alkohola tās nebija brīvdienas. Tāpēc tagad tu saproti to, ka tev tā enerģija ir mazāk, tev fokus tāpatās ir jānoturas kaut kādām lietām, un tas alkohols tev paņem.
pēc tam tu pamosties no rīta un tu nekāds tur mēģini savākties, kā jau mēs runājam. Tas bez tā mierīgi arī var iztikt. Kad 7 gadu atpakaļ uztaisīju projektu, tur parās netālu man zemes gabals bija, es gribēju uzbūvēt tādu reāli foršu vietu, bet es sapratu, Tukumā varbūt nebūvēšu tādu. Un beigās palikās. Nebūtu forši viss zem jumta stāvēt? Protams, to jau vajag visu, bet tas ir normāls investīcijas. Ja mēs tagad, piemēram, ja mēs skatāmies 5 gadu atpakaļ, bija projekts, es atceros CSK stīlā taisīt projektu, tātad viss bija tādā ēkā. Saprojektēts, es pats 2. stāvā dzīvoju tur augšā. Man vēl ir projekts, redzams, viss reāli bija baigi krūti izštukojas. Kaut kādi 4 gadu atpakaļ izmainījās, sākās laikam, ja nemaldos, visiem covidiem un visu sākās metāls nereāli dārgs palikās viss. Un tad man tā tāma sanāca 2 reizes dārgāk nekā pirms tam. Tagad varbūt tā cena pakritās nedaudz, bet tāpatās viss ir citi materiāli, viss celtniecības, viss ir palikuši krietni dārgāk. Tāpēc vairs to neizdrīkst darīt. Jā. Bet Rīgā, attiecīgi, ja Rīgā būtu laba lokācija, labs zemes gabals būtu kaut kur uz Jūrmālas šosejas, tur ir viens labs zemes gabals, bet viņš arī ir purvains. Un man ir pieredze tieši ar būvēt uz purva. Tur nenormāli daudz sajiet iekšā smilts, šķēmba, viss tur ber tajā zemē iekšā un roc ārā nenormāli biezumu un ber iekšā. Un tas ļoti dārgi izmaksā beigās. Tāpēc būs īstā vieta, viss būs ok, bet obligāti ir jābūt šourūmā. Tur bez variantiem. Un šourūmā ko turēt? Kādas mašīnas turēt? Jā, kādas mašīnas. Viss tā kā parasti, Ferrari, Lamborghini, McLaren, Bugatti. Nevajag jau milzīgu. Vajag kaut kādu vietu, vismaz iedzīt 4, 5, 6 mašīnas iekšā. Un ārā turēt pārējās. Bet, lai vismaz tev ir tā iekšējā telpa. Vienu vietu, saturam kaut kādu podkastiem, kaut kādu vietu, vai ne? Jā, podkastiem, precīzi. Es skatījos Mercedesam, tātad G-klasē, kad mēs bliezām to podcastu, reāli krūti. Priekšā galds, krēsli, mašīna aizmugurē. Nomaina vienu mašīnu, nomaina otru. Jā, būtu savu vietu, var iekārtot vēl ziņā, lai kaut izstāsta, fonu mašīnu pamaini. Ļoti krūti. Tāpēc arī gribās ietaisīt tādu vietu, kur tu var filmēt, darīties un reāli dzīvot tur. Reāli krūti. Man reāli vajadzīgs palīgs. Ja šajā video varbūt tieši tu... Kāds grib kā palīgs pieteikties? Ja tev ir pieredze autotirdzniecībā, kā tad darba organizēšanā, tad sazinies ar mani. Ja man ir vajadzīgs tātad spēcīgs palīgs, tātad, kas varētu darīt manas darbus, es nespēju izdarīt visas lietas, man nesnāk laika video. Palīgs? Ko darīs? Kādi galvenie pienākumi? Galvenie pienākumi, lai viņam palielam ir pieredze autotirdzniecībā, lai viņš zina, kā organizēt cilvēkus, lai viņš zina, kā pirkt, lai viņš zina, kā pārdot mašīnas. Palielam pieredze autotirdzniecībā un arī kaut kādas organizēšanas prasmes. Lai, protams, pats ir salīdzinoši disciplinēts, māk saplānot savu dienu, māk iedot uzdevumus tātad darbiniekiem. Šāds cilvēks ar prasmēm jau strādā droši vien savā vietā, ja? Nevienmēr. Bet ko es varu piedāvāt? Es varu piedāvāt vienu lietu, kas ir laba, tā ir alga. Es maksāšu arī. Bet joks pie malas būs, mēs varam vienoties par tādu sakarīgu algu, jo es novērtēju savu laiku. Es zinu, ka iztērējot savu laiku, tas reāli viņš man maksā. Es arī gatavs maksāt tādam speciālistam labu algu, lai viņš darbotos un būtu motivēts strādāt, darboties pie manis kaut kā tā. Tāpēc varbūt tieši tu, skatoties šo podcastu, varbūt tu zini kādu, kurš dzīvo netālu Tukumam, kurš varētu dienā braukāt uz Tukumu. Jo tā ir problēma, ja cilvēki dzīvo Rīgā, viņiem jābrauc uz Tukumu katru dienu, tas diezgan sarežģīti. Bet tad mēs konkrēti runājam. Jā, protams, bet tāpatās nogurst. Labāk būtu, ja tev ir pieredze, tu esi gatavs pamēģināt. Nevis pamēģināt, mums ir vajadzīgs cilvēks ar pieredzi, ko mēs te nemēģināsim. Viss. Punkts uz I. Toreiz neuztaisīja, ka pārtiks nepanesīs taist? Es uztaisīju jau kaut kādu senioru īstenībā laika atpakaļ. Tu šeit uztaisīsi, jā? Jā, man ir seafoods, jā. Man ir laktoze, man ir, kas vēl man ir? Tas arī bija laikam, jā. Sierā ir laktoze. Banāns, jā, protams, bet tur tas nav tik traki. Banāns? Es bērnībā pārēdos banānus. Man tik ļoti garšoja banāni. Un atceros studiju laikā, es močīju, es darbojos, mācījos Alberta koledžā. Un tam man bija tā, ka man nesanāca pārēst pusdienas. Ar banāns. Un es paņēmu normālu banānu ķekaru un tur apēdu 6 uzreiz. Man likās, ka banāns jau veselīgs tajā laikā kačājos, jutīgi, ņēmos. Tāds trenējos, laiku dara, kad kačāšanās mazāk vajag kardio. Bet tāpēc uzkačājos kaut ko bišķi, bet mazāk tev. bet un kaut kā tā, un tad sanāca tā, kad es viņus pārēdos, laikam organisms iedeva pretreakciju un iedeva tagad kaut kā tādu, jā, kad nav. Bet īstenībā vajadzētu aiziet uz treniņu kādreiz.
Vajadzētu. Mēs ejam Gym Latvija Olimpijā. Jā, jums tur tuvu. Gym Latvija, tāda viņa liela zāle, tur ir palēm viss, kas vajadzīgais tur ir. Jo es esmu bijis, mēs kaut kādā ar Niku mēs bijām uz to, kur viņš iet. Jā. Kā sauc, viesnīcā Latvija, tur kaut kāda zāle bija. Vajag mazā, tur nekā nav gaismas tādas knapi spīd, tur man tur neīpaši. Bet jā, varam aizies treniņu safilmēt. Ūdenī varētu ielīst to vecajos laikos. Tu gāji ūdenī, es gāju ūdenī. Tas vispār būtu kontents. Nē? Ja ir atsals, ne? Es domāju, ka tur jau viss lien iekšā, viņi tur ir atsituši jau, uztaisījuši jau vietiņu, ne? Pie mums, tirpā? Jā, es domāju, gan jau. Nu gan jau. Jā, var ielīst ūdenī. Kaut ko tādu var, jo pēc tam tas foršās emocijas būtu iefilmēt, bet viss kā pārā no tā ūdens, parunājies, papļāp. Jo mums ir zābaciņi, vai ne? Mums ir tie tādi zābaciņi, cimdiņi, zābaciņi. Pagājušajā gadā pēdējo reizi ielīdz kaut kādā oktobrī, man liekas. Un visur man tie biedri, ar ko es kopā trenējos, viņi, tur nē, un mēs vienkārši visu pārstājām braukt. Mēs dzīvojām Kuģielā, tur arī pie Daugavas. Tur mēs gājām. Kaut kādu gadu noiet gājām. Pagājušajā ziemā, laikam, nebijām, vai ne? Un šitās zemēs arī nebijām. Es vienkārši šortošā bez maikas ziemā tur ārā gāju. Tā, kad ūdenī, jā. Bet tas arī tīri forši ārā, kur -5, -10, šortiņos tikai bez maikas, cepur ar tīri forši sajūtu. Jā, tāpēc tas moments mums baigi svarīgais, ka tu iemeties tieši tajā ūdenī. Ja tu vienkārši pastaigājies, tad varbūt var pārķert ilgāk un pēc tam tiešām var pieraut kaut ko, zin kā, apaugstēties. Ja tu iemeties ūdeni, uzreiz ārā, hops, saģērbies, viss karsts tēju un diena sākās. Vienīgais tagad nav, ķermenis būs atradzis, jo nav tas praktizēts. Jā, viņam būs baigais šoks. Baigās slodzes ķermenim. Mēs esam tāds sagrums uz 2-3 dienām. Jā, tā varētu būt, jā. Bet tad uzreiz vitamīns normāli pretēji sadodās iekšā, tā viss ok, vai ne? Ja vitamīni salādēti. Ko tu domā par, vispār BMW tev patīk, ja? Okay. Vai kaut ko citu? Viņas arī būtu interesanti, tā Tesla Playdes. Es zinu, tā Tesla ir tie dragie Latvijā ātrākais. Otrs ātrākais laiks no visām mašīnām. Vai tev pašam patīk Tesla? Man Tesla nepatīk, bet es domāju, ka tā būtu diezgan interesanti. Viņa super jaudīgi. Kaut kādu komfortu negribās kaut ko tādiem komforta autiem? Range Rover. Cybertruck būtu labs. Tā forši pafilmēt ikdienu, ja? Ideālā gadījumā kādam būtu jāstaigā līdzi katru dienu, visu dienu. Jā. Ideāls variants. Bet tev brīvi, tu par to brīvi attiecies tā, tev nav tā, ka tas būtu sarežģīti vai tas kaut kā traucētu. Pilnīgi nav. Man pat nevajadzētu, lai robots kaut griežam šodien sārā, viņš varētu slikt iekšā. Ja es domāju par to konkursu, tad mašīnas konkursu. Konkursu, ja tu gribi piedalīties, tad Tā tagad tajā visā. Mērķis kāds tad? YouTube sekotē? Es ir YouTube un arī sociālie. Es domāju, TikToks arī. TikToks un Instagrams. Baigi svarīgi. Es domāju Instagrams, jo TikTokā skatījums tāpat dabūņa arī labs video un sekotēm. Instagrams, domāju, tieši Instagrams. Okay. YouTube? Kur grūtāk dabūt tos skatītājus? YouTubā. Instagramā grūtāk nekā TikTokā un YouTubā grūtāk nekā Instagramā. Viss grūtāk. Viens veids jau kā ar visu bīdīt priekšu varēja to mašīnu nopirkt ātrāk. Nu arī, jā. Un taisīt saturu, vai ne? Aizbraukt, logus tur notonēt, vēl kaut ko tur izdarīt tur viņai. Nu jā, upgradeot, jā. Nu jā, bišķiņ kaut ko tur. Notonēšana tur neko neizmaksā. Jāspūt arī, ja piemēram cits slēdzās klāt ar kādu, būtu kā pieslēgt ar kādu budžetu. Tas, kas to nelogas. Nē, es domāju, nevis cits reklamēt, bet, vienkārši kontentu, ko taisīt. Jā, kontentu. Jo tur, logus notārēt 50 €, 100 €, ko tur reklamēs, vai ne? Nav īsti ko prasīt. Logus tevīm. Piemēram, atnāk mašīna kaut kādiem maziem diskiem galīgi, tur attiecīgi diskus. Jā, jauni diskus, jā. Man galvā bija ieraudzīju akadēm to 7. sēriju, 65. Es iedomājos par to mašīnu. Bet tam cilvēkam būs baigi dārgi uzstāt. Tas būs tāds. Reāli, kas vienmēr laimēs cilvēks ar 1000 € algu? Jā. Ko viņš tur to? Viņš vienkārši pārdos uzreiz. Ja mēs viņu pārdod, ja mēs to mašīnu uztaisītu, piemēram, ka viņi visi zolīdi stīgā, viņiem kas nav jādara, tas ir forši. Bet attiecīgi, viņi pēc tam. Bet tāpat viņš, pēc pusgada tāpat kaut kas notiks pēc gada, vai ne? Viņš pārdos. Jā, būs baigi dārgi. Ko 3. sēriju būtu lēti uzturēt? Es domāju, tur 50% cilvēku būs doma, ka es vinēšu un nopārdošu. Bet to vajag ļaut arī, ne? Ko? To vajag arī ļaut? Nopārdošu, jā, lai pārdošu kāds starpība. Jo visi jāgi jau tam ir līdz tā izlozē, ka cilvēki tur piesako, skatās, vai ne? Jā. Te pašai mašīnas nodošanai tur jau vairs nekāda vajag jēga nav. Nē, protams, kāds laimē, kāds priecīgs, bet nav. To izlozi mēs varētu uztaisīt Tukumā. Robertam Vitolam bija izlozes un interesanti, mēs trāpījām, vai ne? Tur cilvēki bija normāli daudz, 2000. Bet arī tas Džeks, kas vinēja, tur internetā cilvēki komentēja, bija Džeks no viņa viena videoklipa, kas bija šoferis.
Tas bija šofērs. Vienā klipā kaut kādā YouTube vai vēl kaut kur cilvēki komentēja. Robči? Tā, Nē, varbūt godīgi viņai nevar zināt, ne? Bet vienkārši cilvēki komentēja tur. Jā. Tādas sakritības var būt, jā. Tādas sakritības viennozīmīgi var būt. Bet, Lauris viņai beigās mašīnu, Edijs iPhone, tu nos tāda sakritība. Apmēram tas pats, kas Trumps izlaiž savu kolinu, ja? Varbūt kaut kāda atlasa vajag arī. Ķipa ir 5 cilvēki. Jā, es domāju, noteikti Un tad kaut viņiem kādas kārtas. tad viņiem ir, mēs esam žūrijā sēžam, un tad tur iet kaut kādā. Jādejo zacība. Jādejo, tur jāiziet kaut kādā. Jādejo. Tad ir jāizbrauc komusiņu, kurš ātrāk var izbraukt. Mēs tādi ir Vispār var māk braukt. Jā, vispār var māk braukt, jā. Tiesībām. Jo Tas arī svarīgi. tas arī būtu bēdīgi, ja vinēt cilvēks, kuram nav tiesības. Jā, vienīgais viņš darīs pārdosiņu. Nu jā, bet tur vajadzētu kaut kādu nosacījumu, ka vismaz tā pusgadu mašīna tev paliek. Pusgadu. Nebūtu forši aplīmēt. Jo tas būtu... Pusgadu nevar pārdot. Jā, pusgadu nevar pārdot un aplīmēt. Skonto tā ir, vai ne? Viņi izlozēja mašīnu katru gadu kaut kādu, vai ne? Jā, bet kādreiz vispār bija tas, ka nevarēja tirgot super bingo. Mēs nekad vinējuši super bingo mašīnu. Es arī ne. Bet super bingo arī tādu štēlu. Nevarēja pārdot, jā. Man ka nevarēja. Tur es atceros, man bija piedāvāts kāds 3, paldies, liels bija ļoti garšīgi. Man bija kāds 3 mašīnas, ko man piedāvāja atpirkt. Jā. Pa visu laiku. Un tad tur bija, es atceros, pēdējo mašīnu varēja uzreiz pārdot, bet pirms tam bija kaut kādas, kuras nevarēja pārdot. Kāds super bingo skatās vēl vispār? Mums no televizors. Man televizors ir bijis varbūt kaut kādu pusgadu vai gadu pēdējiem 15 gadiem. Es televizoru neskatos, bet man tur YouTube iet. Es vienkārši uzlieku YouTube un viņš fonā man. Es Lauri par Bet vienkārši skatīties televizoru, man liekas, tas ir tik noiets etaps, tas vienkārši tev... Bet YouTube'ā kaut kāda tāda svarīga informācija, kas tev interesējoša, es tur pautņiem klausos vēl papildus tur par savām investīcijām, kas man ļoti interesē. Tu e-pastus nevāc, nesūti e-pastus no cilvēkiem? Vākt es vācu, bet sūtīt mēs dotajā momentā neko nesūtam, bet vākt vācu. Viņi ir jāvāc, tas ir svarīgi. Es nesen, ka sāku vākt. Bet, Mums jau baigi daudz, mums ir 18,000, kas ir atvēruši vismaz vienu e-pastu pēdējo 3 dienu laikā. jā, ok. Baigā e-pastu bāzi. Tā ir laba lieta, bet tev to vāc viens cilvēks, kas vai kā? Nu kā viņi vācās? Excelī? Viņi vācās, ja tu izpildi to mūsu testiņu, kas mūsu testiņš. Jā. Viņi vācās, jo tu kaut ko nopērci pie mums. Jā. Bet mums normāli daudz cilvēku pilda to testu par itmīniem. Mums pilda kaut kādi 4000 mēnesī. Un no tiem tev nāk iekšā. No tiem un vēl, ja tie mājaslapā, ja tu gribi dabūt pirmajam pirkuma atlaidi, to jāatstāj e-pastu, dabūt e-pastu atlaidi. E-pasts ir jāvāc, informācija jāvāc, bet pēc tam Jūs zini, ka ir tieliec video tiktikā vai kāds redzēs, nav jāuzsins. Bet es varu nosūt e-pastu, tad viens atvērs, vai ne? Jā. Nu, ja atvērs, vismaz tad redzēs, ka ir atsūtīts. Bet tu pa katru video aizsūti tā informāciju? Tad... Nē, mēs sūtam e-pastos, mēs sūtam kaut noderīgu informāciju. Nu, teiksim, kurus vitamīnus varbūt labi izmantot, kaut jaunu produktu mēs sūtam. Bet ir tāds foršs tāds e-pasta flows, tātad, ja tu izpildīji, teiksim, to mūsu testu, tev nāktu katru otro dienu 20 dienas e-pastam ar noderīgu informāciju. Kas ir automātiski viss. Tas beig foršā lieta. Lai viss automātiski, cilvēks kaut ko izdara, viņam nāk, teiksim, tā iPhone izlozi. Tu pieskaties izlozot, tik pa 24 stundām atnāc, kas jādara solis. Jā. Tu vienkārši jāsako līdzi un pēc tam tu zini kā pieredzi sevi. 20 dienas ir tas laiks, kad cilvēks pierod pie lietām. Tu dari 20 dienas kaut ko, un nezinu. 21 dienas kādreiz, kaut kas tāds bija dzirdējis. Bet tu dari to, un tu reāli jau bez tā palielu, un pēc tam vairs nevar. Tu kaut kāds 90 aiziet jau, kad visi jau, piemēram, ja tu no rīta stāvēs plankā, tur kaut kāds, nezinu, 5 minūtes, nu tad attiecīgi 90 dienas vai 21 jau pieradīs pie tā. Jā, tā ka tas ir svarīgi, redz, viņi iet tajā e-pastā, un viņi zina, tas ir Latvijas fitness kanāls. Nu, jā, tie, kas var vaļā. Zin kā, e-pastus vidē atver 40%. Jā. Daļa e-pastu vienkārši nevar vaļā. Es baigi nevaru vaļā e-pastu. Nu, es skatos attiecīgi, kas es atveru pilnīgi katru. Tā ir pilnīgi katru. Jo man besīja, man neizlasīt e-pastu. Jā. Man ir uz ziņām. Es cenšos atbildēt visiem uz ziņām, lai nav neatbildēt ziņas. To es izdaru. Nu, lai es komunicēju, tur, piemēram, WhatsAppos, tur tālāk visās, kas ir čat vietās, bet e-pasts tā baigi nē. Es skatos, kas ir svarīgs, kaut kāda informācija, kas man ir noderīga, vai kaut kāda tēma konkrēti, ko es pavērsu vēl kādu jautājumu, tad jā, bet e-pasts, jā, liekas tāds. Man liekas, ka e-pastam vispār vajadzētu būt tā, ka, piemēram, uzņēmumā ir katram savs e-pasts. Tur, piemēram, tu atnāks kopējo e-pasta informāciju, un tu izmētā administrators vai kas katram vienam otru. Jā, teiksim, mums uzņēmumā neviens e-pasts neizmanto. Jā. Bet tas ir papildus, pārdevējiem pašiem e-pasts. Papildus vietas, kuriem čakrēdies, vai viņš tikai ņem zvanu visu dienu. Jā.
Bet aizpar ir uzņēmums, kur ir kaut kas, nu, vairākas daļas, un grāmata arī, vēl tur kaut kas, jā. Nu, jā. Aizviet. Ok, mums jāizdomā, tad tā parās mēs vēl īsti neizdomājām, bet kā mēs varētu Mēs vēl neko neizdomājam, jā. neizdomājam. Bet tur varbūt nav ko domāt, vienkārši mašīna jānopērk un izdomās. Jānopērk mašīnu, izdomāsim nosacījumus, ne? Nu, jā, var izdarīt arī tā. Ko jūs sakat par 7. sērijas S65 BMW? Vienīgi zini, kas ar viņu būs, jo tu pasīsies, sesā būs baigi lēti. Viņi būs lēti, Par 3000 pat būs. Vācu mašīna, zin kā, vācu mašīna būs pilnīgi cita, viņi būs stalti, zolīti, svaigi, bez rūsām, bez nekā, viņi būs ok. Nu, cilvēkiem neinteresēs, viņi atveras sesā, ko jā. jūs tur sūdi izlazēt. Piekrīt. Audi A4. Mums atzēt bembīt kaut kādu. Es domāju, 3. sērijas BMW būs labi. E9 to, ja kaut kādu? E91. E2. Nu, tur kupēņi jau viss, bet varbūt jau mēs F30 varam dabūt jau kaut kādu modeli. F30 varētu būt dārgāks bišķīt. Tas jau 10. jau. Pluso reklāma, viss pārējais baigi dārgi. Gals beigās, jā. Baigi dārgi, jā. Labāk izlozēt vairāk mašīnas, lētāks. Varētu, jā, izlozēt vairāk. Atkarīgs ir kāds pienesums, lai tas beigās, lai vismaz mēs dabūjam atpakaļ to, ko esam ieguldījuši. Vai ne? Ja nav jau svarīgi izlozēt mašīnu par 4000, par 10, es domāju, iesaist būs vienādi. Jā. Un tā ir pietiekami liela summa. Skaties, vēl ir variants. Vēl mēs varam izlozēt dārgu mašīnu ar savu iesaisti, bet tie, kas tātad ir jāpērk cilvēkam par 50 eiro biļeti, cik būtu, ja mašīna maksā 30 000? Šis uzreiz ir baigi grūti. Tur ir sarežģīti. Ja tu pēc biļeti uzreiz pirmkārt ir 25% nodoklis, azartspēļu tajā aģentūrā, tev ir reģistrācija, tad tur noteikumi, tur baigi grūti. Tajā, kā saucās tas? Nu jā, tā kā... Tur ir čakars. Es arī, kad mēs izlozējam iPhone, domāju, varbūt liksim cilvēkam kaut vienu produktu nopirkt. Pēc baigi grūti. Nu Piereģistē labi nodoklis, tas tā, bet kaut kādi nosacījumi. Baigā ņemšanās. Pēc tam kāds var apstrīdēt to visu. Nu jā, ok. Labi, tad tas variants atpakaļ. Ja tu neprasi neko pirkt, tad var prasīt darīt kaut ko. Palielam mums jāizdomā pirmais solis, tas, ka mums ir jāsaprot, kādu mašīnu mēs izlozējam. 3. BMW ir viens variants. Man vienkārši padomāja viens A4. Mums iedeva uz mājiņu bateriju pretī 12. gada A4, īstenībā zolīta mašīna. Varbūt kaut ko citu, jā. Bembīts laikam būtu foršāk. Sedans A4? Nē, universāls. Un tāpēc man liekas, ka sedan vajag, man nelozēt, nevis unīt. Man ir tā sajūta, ka universāli nobraukt visu, jo tu kāpēc tu pēc tušiem Vācijā, lai malktoriņu kaut kur vestu kaut ko. Viņš vienkārši praktiskāks, man liekas. Nekāds RS mašīnas jau viss ir universāli. Jā. BMW arī M3 skaties kaut kādā arī unītī. Pie manis bija Edgars no Kebab Factory, viņam bija M3 Competition garais. Un kā? Patīkās to? Iekāp, pastījies. Gan īstās kā šits tādā pašā krāsā, tāda paša diska reāli, gan īsti ir tāds pats. Jā. Bet nu, tas ir savādāks, jā. Redz, tas ir tāda vācu stila. Viņiem jau patīk tie unīši, tāpēc, ka viņš ir praktisks, tur ielikt to šito. Bet iedomājies, ka to sunis jāieliek ir trasvē iekšā, tur tajā līkumā, kur jau tā, viņš liekas smags un varbūt slīd ārā, tas unīts jau smagāks. Garāks. Nu, vienīgais, tu aizmugurē, ka tu mauc pat rastu tur ielikt, nezinu, tur degvielas kāmu līdzi. Divas. Bet jā, tā kā, nu jā, tas tāds, katrā ziņā viņš ir diezgan populārs modelis, tam 3. tieši unītī. Bet jā, vai es to ņemt, es neņemu, jā, arī. Bet ok, tad mēs paliekam pie universāla vai sedan. Kupējs vai sedan? Kupē vai sedan. Kupē vai sedans. Kupē ir interesantāk, viņi izskatās labāk, man liekas, visā tajā reklāmas formātā visā, bet sedans būtu praktiskāks. Ko jūs gribat, lai izlozējam? Jā, kādu no mašīnu pieņemam Tādu vai tādu, jā. Vienkārši dot, kur vairāk. Kas balsos? Skatītāji. Vajag jau, lai balso tie, kas piedalās. Kā tur ir balsos viss pēc kārtas. Bet tie arī būs, man liekas, tie arī skatītāji, tie, kas arī piedalīsies, tie arī gan jau, es domāju, balsos. Bet jā, ko es redzu? Tātad sedanā mēs varam dabūt labāku praisu, kupē būs dārgāk. Kupē būs dārgāk, jā. Kupē būs dārgāk. Nu jā, mums ir jāsaprot, ko mēs, īstenībā ļoti svarīgs, mēs jau varam plānot visu kaut ko, bet jāsaprot, ko mēs varēsim dabūt. Beigās vinnēs kupē, un lai mēs dabūtu normāli, mums jau tā mašīna būs jāuzgāda zolīdi. Beigās mēs gribēsim dabūt labu kupē, sapratīsim, ka viņi maksā 12. Nu, piemēram, tas ir tāds, mēs varam uz to beigās budžets var izmainīties. Bet mašīna jānopērk jau pirms tam, tomēr. Jā. Jo viena lieta ir runāt, bet vienā brīdī, kā runāšana apstājās, cilvēkiem vajag arī redzēt. Jā, tieši tā. Tā kā parunāt, tad cilvēki piesako, labi apstājās, labi tagad nopērkam. Nākamais solis pa lielam būtu tāds, būtu jādabūna mašīna. Vācijā tās mašīnas ir dārgas, Latvijā viņas ir lētākas. Varbūt kāds klients, kas pērk, grib iegādāties jaunu auto, un kuram ir tur 3. sērijas
E9 vai 92, ja? Gribu atbraukt uzmainīt. Gribu atbraukt, iedot kā pirmo iemaksu savējo un paņemt kādu mašīnu no mums. Attiecīgi konkursu ietvaros mēs tai mašīnai iedot to pirmo iemaksu, tātad lielāku to summu, gan jau nekā varbūt kāds cits. Nu, kaut kā tāda arī ir opcija. Visticamāk, tā jau gan arī ir šito kāds redzēs 100% rakstīt. Bet, nu jā, tas arī ir variants. Jā. Kaut kā tā, tad varbūt tagad mēs palaižam podcastu. Šis ir tā kā video vai podcastu? Nē, šis nav podcastu. Kā, šis ir vlogs? Vlogs, jā. Video blogs, jā. Video blogs. Jā. Video vlogs. Mēs tagad esam vlogā jau kaut kāds 2-3 stundas, ja? Ok, es esmu logā. Es esmu logā šodien. Bet davai skatāmies, publicējam, tad attiecīgi mēs redzam, ir kaut kāda interese, kaut kāds piedāvājums. Otrs variants ir Vācija, bet es jau redzu cipars Vācijā. Ja būs normāls aparāts, būs dārgs. Vai nu ir trešais variants, mēs varam kāpt lidmašīna piekdienas vakarā un braukt pakaļ mašīnai. Braukt ar mašīnu. Bet tas būtu jautri. Bet es domāju, zin kā ir, es teikšu tā. Mašīnas izlozēšanas, jā? Bet zin kāda ir pieredze ar klientiem, kas grib iekonomēt un aizbraukt un nopirkt lētāku mašīnu Vācijā. Viņi atbrauc atpakaļ. Tur ir dārgāk, atbraukt uz mašīnas. Viņi atbrauc uz mašīnas, viņi iztērē naudu vairāk. Zin kāds vēl viens klients bija, kas par atbrauc nopirks vienkārši ko tikt mājā. Viņam tā mašīna ceļam izbeidzās. Vispār viņam samanās ļoti dārgi beigās. Beigās tāpat nopirkt Latvijā. Tāpēc tas variants īsti baigi labais nebūtu. Ok, tas būtu kontents un būtu interesanti. Es domāju, varbūt var kāds ierakstīt komentārā, ka mēs kāpjam lidmašīnā un braucam pēc mašīnas, bet tas paņemt laiku. Operators smaida, es laižu uz Vāciju. Jo tu jau daudz brauks līdz tam tik šausmās. Ja mēs ar Air Baltica lidojam, mēs varam izmantot Starlink internetu, varētu laivā iet augšā lidmašīnā. Tagad es jaunās internetu mēģinu. Interesanti. Jā, tas baigais laiks uzreiz, cik vairākas mēs dienas. atpakaļ braucot tur izbisītos. Baigs māgi tas ir. Kontents ir labs, bet tas nebūtu viegli. Bet es domāju, ka tas būtu ļoti kruts kontents. Es varētu atcerēties, man Minsterē kaut kur prātā sēž, palielam tur bija ļoti daudz visādi plači. Viņi bija uz vietas braucot, tur viens neiesprīgs pa autiņiem. Tur nav tā, ka mašīna tīra forša. Tu aizbrauc, tur viņi nelec. Tur tādi eņģis durvī nosēdušās. Tur galīgi vispār Vācija neiesprīgs uz tirniecību, tāpēc, kad viņi ir pieraduši to, kad visas mašīnas tirgojās caur internetu eksportā vienkārši. Piezvan, jā. Tais rēķina visu. Tā, bet, tā kā jā, šis varbūt labs. Klaus, zini kāds man bija stāsts, sen, tikko 18, 19, es aizbraucu uz Vāciju pēc mašīnām, sakomplektēju tur. Un man bija kaut ko jātiek mājā, jo neviena nebejoši. Un es paņēmu vienu ejošu Audi A4, 1.9 dīzels kaut kāds, nezinu, 96. gadu varēja būt tajā laikā. Un es braucu mājā un kaut kāda skaņa visu laiku bija. Tu kaut kas tur sitās, blaksēdētais sēdeklis vispār, viņš nebija pieskurēts, viņš bremzēja, krīt uz priekšu, dod virsū tā. Mūzika neskanēja. Un kaut kāda skaņa bija, es laižu pa bāni, un es jūtu, ka skaļāk paliek. Un man aizgāja panna, tikai skats pulga, vienkārši aizlido panna. Tā kā bija piedzīvojumi arī īstenībā. Tāpēc iedomājies, tagad jau tas mindsets ir savādāks. Tu negribi tērēt laiku, domāju, daudz dienas iztērēs laiku, pazaudēs daudz kaut ko tādu, bet kontents varētu būt, es domāju, ļoti interesants, tas varētu būt labs piedzīvojums. Bet, jāsaprot, vai tas ir vajadzīgs vai ne, bet kontents varētu būt mēm labs. Cilvēkiem būtu interesanti sekot līdz pozitīvs kaut kādā Vācijā, aizbraukuši kaut kur vispār, kaut kādā placī iebraukt, tur samaksā skaidrā pa mašīnu, tur nezinu, kaut kādu summu, tur kaut kā jā. Tā kā kaut kā tā, šo mēs varam padomāt, protams, es domāju, ka mēs nebrauksim, bet, ierakstiet komentārā, varbūt vai mums vajag aizbraukt. Tas jau manā laikā neatmaksājās Nē, protams, diena. Neatmaksājās. Protams, bet tas atkal, ko var iefilmēt, viss tas ir ok, jā, tas ir tāds interesants. Ar tādu norunu, ka reāli ritīgo vlogu met iekšā un viņi posto un tādu ar 100 stundas tā filmē. Kameras vēl 5 sēdēs. Nē, 100 stundas, jā, varbūt līdzīgi. Cik dienas? 4 varbūt kopā, ne? Vajadzētu izdarot 4, bet es domāju, jāizlido, paliek Vācija, sakārtot 2 dienas Vācijā maksimums. Tas ir pats gals, pēc tam lidoja, brauc atpakaļ, stulbi būtu maukt līdz galam, jo mēs būtu galīgi nekādi. Būtu jāpaliek kaut kādā Polijā, Varšavā, ticamāk, un tad no Varšavas līdz Latvijai. Jābrauc kaut kā tā. 4 dienas. 4 dienas, tā tad aizbraukt, nopirkt mašīnu. Vienreiz aizbraucam un konstatējam, ka mašīnas slikta reāli, Tu mēs ar riteni atpakaļ viņu viesā. Man bija viens džeks pieteicies darbā, kurš ar riteni aizbrauc no Rīgas līdz Nīderlandai. Jā. Bet, viņš palika viesnīcā, saudzot kaut kā. Tas bija.
Nu, jā. Ar Ričuku diez vai nē, mēs atpakaļ, mums tad būs baigā. Nu, neko, ar riteni atpakaļ nelaidīsim, laidīsim. Un ja mēs ar kupēju nopērkam, mums visiem vietas nesanāks. Mēs tur nērti būs. Aizmugurē Roberts salociet. Kabriolet Davonam, kuram jums nelaiž, netaisās ciet, bet pa labu ciparu. Jā. Nu, tur ir jāņem 7. sērija, tur nav. Vislabākais jau laikam būtu tepat Latvijā to mašīnu pirkt. Jā. Vai nu kāds tik tiešām brauc, dod kā pirmo iemaksu savu autiņu un ņem savu jaunu, un viņa autiņš attiecīgi iet izlozē, vai varbūt ierakst komentārā, un tev ir tāds autiņš, kur tu gribi pārdot, viņš ir labs zolīts. Nu, varbūt mēs nopirksim tieši tavu mašīnu. Mēs trešdien iebliežam elektrisko klasi, ja viss sanāk. Viņu tirgošana viņiem ir vai kas tā? Viņiem vairāk viņš tā kā ir demo autiņš, bet es domāju, tā padās gan jau viņš tirgosies pēc tam, kā jau viss demo autiņi, bet varbūt viņš sūtīs atpakaļ uz, no kurienes viņi atsūtīja. Bet, jā, gribētu elektrisko klasi. Viņi var iebraukt, braukt vēl dziļāk ūdenī. Ar manējo var braukt līdz tiem karboniem, līdz karbonu līņām ūdenī. Ar elektrisko var braukt līdz pat gan līdz stiklam priekšējiem. Vispār jau, visiem. Elektriskās mašīnas nepatīk. Nē, viss ir ok, bet man atkal ir tas faktors, ka es zinu, ka elektriskajām mašīnām tomēr krīt cenas. Un ja G-klasi viņi ir dārgi, nopērst tādu elektrisko G-klasi, kam viņi vajag pēc tam? Tur vēl pazaudē diezgan lielu summu reāli no tās mašīnas. Tāpēc, ja, viss jau arī rangeā. Ja to mašīnu var 1000 km nobraukt, protams, krūti. Bet ja tur ir 500, tad ne. Bet, Es domāju, ka nevar arī 500 spiedus gāzes. Protams, ja tu brauc ātri, tad, protams, pilsētas režīmā, es nezinu, tad vispār kāds viņa range ir, man ir bišķīt jāpavāc informācija. Bet, ja tu brauc pilsētas režīmā, tu vienmēr nobraukt vairāk. Bet tiklīdz izbrauc uz lielās šosejas un tur ir pār pa 100 km/h, šis range tev krīt un diezgan ātri krīt. Man patīkās tie mazie i3. Es braucu tiem i3 mazajiem. Es redzēju, viņas ir interesanti. Man kādreiz ar tām šauriem riepiņām. Ar viņu vajadzētu gongus uztaisīt. Viņš tik forši braucās stabils, viņam tā baterija, viņš reāli tā kā kārtīgs un baigi jautrs autiņš. Tā ir interesanta mašīna, i3-nieks. Tās durvis vēl varās tā un tā, interesanta mašīna. Tā kā es arī kaut kādu momentu pabraukāju to mašīnu, jo man likās vienkārši, kad nebija braucis kaut ko līdzīgu, baigi interesanti. Pilsētā kaut kur autobusu joslas, viņš fiks šurp izlien, visu tur ārā. Tas vienīgais pluss, ka pa autobusu joslas. Autobusu josla, parkings, daudz pluss elektrā mašīnām. Šeit darbdienā, piemēram, tev visur jāmaksājas laika, lai tu noliki mašīnu. Nekur tu šitajā rajonā riņķi nenoliks bez maksāšanas. Tu elektrisko tu noliec un visu. Netērē laiku, liekot mobilijā kaut kādu tur apmaksu kaut ko tādu. Tā, mēs šobrīd noslēdzam video. Yes, tātad tagad ir noslēguma posms, kurā mēs pastāstam to, kā garšoja, vai ne? Garšoja ļoti labi. Bija ļoti garšīgi, jā. Man patika tartars. Tartars bija ritīgi labs. Tartars te ir fantastisks. Man patīk izturot to oliņu, visu samaisīt, visu no sīpoliem, visiem tiem tur, visu to, kas tur vēl bija sīpols. Tur bija kaut kāds garšvieliņas, kuras es nezināju, kā viņas sauc. Kaperi, maurlogi. Kaperi. Un vēl tā grauzdētā maizīte, jā, ar to... Jā, tā bija garšīga. To saliec virsū tartariņu, viss super baigi garšīgi. Steiks arī mums bija garšīgs. Viņš bija ok, jā. Bija kārtīgs gaļas klucis, tāds garšīgs, bija labs. Protams, manējā fantastiskā ingveru tēja ir neatkārtojami labi šeit, jā. Ūdens arī pa pirmo. Un forša atmosfēra, galvenais, ne? Varēsim redzēt dzirdēt video kvalitāti, jo mums laika paralēli fonā ir kaut kāda mūzika, kaut kas tāds, bet man liekas, ka viss būs ok. Esam labi pēduši, es domāju, tu jau redzēt pēc mūsu sejām, priecīgajām. Viss priecīgi. Un kaut kā tā. Mēs atgādinām to, ka mēs esam Rivierā. Un paldies par uzmanību. Forši safilmējām mašīnas, ne? Padomājām plānus, jums arī ir uzdevums, jūs droši ir... Jā, taču bija labs saturs, ne? Jā, uzdevums, ieteikt mašīnu, piedāt mums mašīnu. Varbūt tik tiešām kāds grib tikt uz 3. sērijas un grib paņemt citu, tad šī ir tava iespēja. Es domāju, ka mēs viennozīmīgi vienosimies, jo vajadzētu tā būt, ka gan jau kādam ir 3. sērijas, domāju, ir mana iespēja, visu uz trāpīšu video. Vai ne? Tā kā tas viennozīmīgi mums palīdzētu iekustināt ātrāk konkursu un kontentu arī. Un sākošana YouTube palīdzēs vēl ātrāk iekustināt konkursu. Tā kā 20 000 vajag, 8 jau ir, 12 palikuši.
Un tad jau tajā momentā jau arī slēdzos es klāt, jo man arī vajag sekotājus. Ļoti vajag sekotājus. Ļoti vajag sekotājus. Pareizi. Sekotājus vajag tā, kad vairāk nekā ūdeni pie pusdienām. Tāpēc, draugi mīļie, uz šīs nots mēs arī beidzam. Cik ļoti vajag Šo ir finšējumi. Ļoti vajag sekotājs, lai sekotājs. seko, ko mēs darām, lai mēs varam palīdzēt, justies labāk un palīdzēt. Tieši tā.